Caurvīju kompetenci ieviešanas kontekstā studiju procesā ļoti svarīgi ir saprast, kā tad šīs caurvīju kompetences formulēt studiju rezultātos un arī kā tās novērtēt studiju rezultātos. Tāpēc pievērsīsim uzmanību tieši šiem diviem aspektiem. Iesaku katram augstskolas docētājam esošo studiju rezultātus paskatīties savos studiju kursu aprakstos un veikt to analīzi izvērtējumu. Un iespējams, ka jūs iepazīstoties ar caurvīju kompetenču aprakstiem, definīcijām, jūs jau varēsiet saskatīt, ka jūsu studiju kursos ir formulēti šie studiju rezultāti arī kā caurvīju kompetences. Un tātad vispirms es iesaku sākt paņemot kādu no saviem studiju kursu aprakstiem, paskatīties vai un kādas caurvīju kompetences ir iekļautas jūsu studiju rezultātos. To vislabāk jūs varat izdarīt, paņemot arī mūsu projektā izstrādāto caurvīju kompetenci novērtēšanas rīku. Un šajā rīkā, tātad skatoties katru attiecīgo kompetenci, arī redzēt tās sastāvdaļas un pārbaudīt savos studiju kursos savus studiju rezultātus. Un arī noteikti iesaku pārdomāt, vai iespējams ir nepieciešams arī formulēt kādas jaunas studiju rezultātos šīs caurvīju kompetences. Un padomāt arī uzreiz, kā tad jūs šīs kompetences jau veicināt, vai arī kā varētu veicināt kādu studiju formas, kādas studiju metodas vislabāk izmantot. Un tad arī jūs varat redzēt dažus piemērus, ko es esmu atradusi arī savos un savu kolēģu studiju kursos. Piemēram, uzņēmējspējas kompetence tiek veicināta studentiem, kas nemācās uzņēmējdarbību kā profesiju, bet mācās tieši, piemēram, sociālo un dabaszinātņu jomās, citās programmās. Un šeit jūs varat redzēt piemērā, ka caur studiju rezultātu formulējumu un studiju rezultātu vērtēšanas aprakstu tātad caurvīju kompetences jau ir iekļautas studiju saturā. Tāpat tās arī vēl vienā piemērā, kur mēs redzam, ka tiek iekļautas digitālās kompetences un pētnieciskās kompetences. Tas attiecās šajā gadījumā uz māksliniecību un ārstniecības studiju programmu studentiem. Un šeit mēs redzam arī ļoti uzskatāmi, ka, protams, caurvīju kompetences studiju rezultātos neparādās kā pati par sevi atsevišķi, kā tas ir teorijā, bet sasaistīti ar konkrētām profesionālās darbības aspektiem. Nākamajā piemērā, kas ir redzams manā studiju kursa aprakstā, jūs varat redzēt, ka ir atrodamas gan digitālās kompetences, inovācija kompetences un uzņēmējspēja. Un šeit ir arī piemērs ne tikai rezultātu formulējumā, kad studējošiem tātad pēc studiju kursa apguves ir jāspēj plānot un modelēt pieaugušo mācīšanos izglītības situācijās, bet arī ir šie papildus aspekti minēti, kā mērķtiecīgi tiek iesaistīti arī dažādu digitālo rīku izvēle un atbilstoši arī pamatojot to funkcionalitāti un piemērotību tieši konkrētā mācību satura plānošanai un vadīšanai. Tāpat tās arī vēl viens studiju kurs, kuru docēju kopā ar savu kolēģi, un šeit ir piemērs, ka studiju rezultātos ir iekļautas pētnieciskās kompetences, globālā un pilsoniskā kompetence. Šis ir, piemēram, maģistra studiju programmas kurs, un šeit ir ļoti svarīgi, ka tieši tā vērtēšanas forma arī veicina visas augšā norādītās kompetences, jo studenti eksāmena darbu, kas ir sākotnēji rakstiskā forma, izstrādā pirms eksāmena patstāvīgi saistībā ar savu pētniecisko tēmu, savām pētnieciskajām interesēm, bet atnākot uz eksāmenu, viņi tiek sadalīti grupās, kuras pirms tam viņi iepriekš nav zinājuši, un tad attiecīgi veic uzdevumu, kas ir kopīga prezentācijas izstrāde par konkrēto izpētīto problēmu, iespējamiem risinājumiem, tātad dod savus priekšlikumus kā grupa. Un šis ir arī tāds labs piemērs, kā tad mēs varam vērtēšanas metodas un formas dažādi izmantot arī, lai mērķtiecīgi veicinātu caurvīju kompetences. Tāpat tās arī vēl viens piemērs, kur mēs redzam, kā studiju rezultātos ir formulētas arī pētniecības un globālās pilsoniskās un inovatīvās kompetences, arī uzņēmējspēja.
Un arī šeit ir minēti piemēri, kā tas tiek veicināts un arī kā ar kādām metodēm tiek vērtētas šīs caurviju kompetences studiju rezultātos. Arī šis kurs ir domāts maģistra programmas studentiem, līdz ar to, protams, arī šī pētnieciskā aktualitātes pamatošana ir pati par sevi varbūt saprotama, bet atkal tad noteikti iekļaujoties konkrētās profesionālās studiju aspektā. Un visbeidzot, apkopojot iepriekš minēto, dažas atziņas, ko es vēlos teikt par caurviju kompetenci iekļaušanu studiju rezultātos un to novērtēšanu. Noteikti ir ieteikums formulēt studiju rezultātus nevis formāli, bet pēc iespējas atrodot to būtību, jēgpilni kontekstā un arī sadarbībā ar saviem kolēģiem. Jo vienatnē to reizēm ir diezgan grūti izdarīt, ja liekas, ka viss ir pašsaprotami, bet patiesībā tad ar kolēģi kopā sadarbojoties, jūs varat ieraudzīt arī kādas nianses, kuras ir iespējams gan pilnveidot, gan formulējumos, gan arī pēc tam tālāk izvēloties mācību metodus, novērtēšanas paņēmienus. Tāpat tās arī līdz šim ir raksturīgi, ka caurviju kompetences ir vairāk iekļautas jau pašas par sevi saprotams arī augstāka līmeņa studijās, bet tātad jebkurā gadījumā ir jāņem vērā, ka caurviju kompetenču pamatā ir noteikti arī zināšanas un prasmes, un tikai uz tā bāzes var veidoties kompetence. Protams, arī ņemot vērā studējošā attieksmes veidošanās aspektus. Noteikti ļoti būtisks moments ir pašvērtējums un savstarpējais novērtējums studijās, kas ir jāveicina gan starppārbaudījumos, gan arī kursu un studiju noslēguma pārbaudījumos, kas arī caurviju kompetenču attīstības kontekstā ir ļoti svarīgs paņēmiens pašvērtēšana. Tālāk arī par to, ka mēs varam mācīties, noteikti mums ir jāmācās arī jau no skolu pieredzes, kur arī skolu pieredzē mēs redzam piemērus, kad ir aktuāla ļoti formatīvā vērtēšana. Protams, arī summatīvā vērtēšana ir nozīmīga augstākās izglītības un kā formālās izglītības situācijā. Tomēr tieši caurviju kompetenču veidošanās un novērtēšanas aspektā ir nozīmīga formatīvā vērtēšana. Un vēl caurviju kompetenču attīstībai ir nozīmīgs starpdisciplinārs studiju saturs un tā apguves iespēja studentiem. Noslēgumā noteikti vēlos uzsvērt, ka ikviena studiju programmas un studiju kursa attīstībā ir nepieciešams periodiski caurskatīt formulētos studiju rezultātus un pārliecināties, vai tie nav pazaudējuši savu aktualitāti, bet arī noteikti neaizmirst par šo rezultātu būtību un izmantošanas iespējām, izvēloties daudzveidīgas un piemērotas studiju metodes, kā arī, protams, novērtēšanas principus ievērojot, vērtēt studiju rezultātus un to sasniegto.